No Latgales, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Rīgas Zemgales olimpiskajā centrā sabraukuši dejotāji, lai ar deju uzvedumu Dievs man deva maizes zemi aizvadītu 8. vidējās paudzes dejotāju svētkus. Maizes klētī Zemgalē dejotāji kopā tiks saukti, lai vienā ritmā izdejotu garo maizes ceļu no iesēta grauda līdz smaržīgam kukulītim. Man liekas, ka tas ir diezgan raksturīgi Zemgalei. Zemgale ļoti bieži tiek dēvēta par Latvijas maizes klēti, bet ļoti bieži jau arī šodien izskanēja vārds maize, svētība. Tās visas lietas, kas mums, man liekas, šodien arī ļoti aktuāls un vispār šodien katram latvietim svarīgi. Un tā, lai sajustu šeit vēlreiz. Kā bez maizes? Tas taču pat pamats, man liekas, darbs, maize, tas jau ir tāds svētītas vērtības, kas latviešiem, man liekas, ir šūpu lieli. Vismaz būtu jābūt. Par naudu neatdošu savu darbu dvēselīti. Es par naudu neatdošu savu darbu dvēselīti. Pirmie vidējās paudzes dejotāju svētki notika 1994. gadā, un tajos piedalījās 720 dalībnieku, bet šoreiz atsaucība bija milzīga. Uz kopējo deju tauku sabraukuši 6500 dalībnieki no visiem Latvijas nogadiem, kas ir lielākais rekords visā vidējās paudzes dejotāju svētku vēsturē. 267 deju kolektīvi, tas ir ļoti daudz. Līdz ar to lielo dejošanas pulku un to sparu un to smeķi šodien ļoti varēja izjust. Liels un skaists pārbaudījums, jo šajā Zemgales olimpiskajā centrā nav tik daudz dejotāju vēl dejojuši, un tas bija mums pārbaudījums. Kas tad ir tas, kas šos svētkus atšķir no lielajiem dziesmu svētkiem? Pat grūti atbildēt uz tādu jautājumu. Man liekas, ka sajūta īstenībā ir tāda pati līdzīga. Jā. Kopīgā sajūta. Jā, tas tā kopības sajūtas entuziasts cilvēkos, kad viņi tomēr savācas, viņi tomēr dejo, viņi nesēž mājās, katru piekdienu viņi tiekās vai ir katru otro dienu tiekas un dejo. Tas ir patīkami īstenībā, tas ir ļoti patīkami. Tāds kopības sajūta ļoti laba. Deju svētku uzvedums Dievs man deva maizes zemi piepildījis arī kādu senu Zemgales horeografu Viļu Ozolu sapni, kurš ļoti vēlējās, lai Zemgales olimpiskajā centrā notiktu lieli deju svētki. Vai ir vajadzīgi vēl pa vidu starp ar dziesmu svētkiem? Gadu pa ilgu? Nē, svētki ir vajadzīgi vienmēr. Jo vairāk dejo, labāk. Garastāvoklis visiem uzlabojās, visi ir laimīgi, visi ir priecīgi, un tad var ar jauniem spēkiem rīt atkal uz darbu. Nākamā lielā dejotāju sadancošanās notiks Rīgā 2018. gadā Latvijas 100-gadē veltītajos dziesmu un deju svētkos. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.